Sveiki visiem, es esmu atpakaļ un tagad mazliet atcerēsimies to, ka žurnāls The Economist 2025 ir simbolismā jāsaskata kā kāršu spēle, un kur mēs pavisam nesen kaut ko līdzīgu dzirdējām. Tev nav kam kārtis? Jā, tas bija Zelenska un Trumpa sarunas laikā, kur Trumps saka, "You don't have a cards!" Un ko mēs redzam? Mums žurnāls The Economist arī parāda visu par un ap Trumpu un kārtību. Tātad vēlreiz akcentē šo faktu. Tad mums nāks mazliet atcerēties, kas tā pa kāršu spēli bija. Skatāmies augšā, mums ir Taroko Bolognese. Jā, viss notiek pēc scenārija un nekas netiek izlaists. Atcerieties, es jums teicu, ka nekas netiek izlaists. Jā, 3. mēnesis un viss tas notika kā reizi februāra beigās un marta sākumā. Paskatāmies vēl tuvāk, redzam, un tur bildītei maliņi tā tālāk, tā kā starp 2. un 3. mēnesi. Perfekti sakrīt. Nu ko, un tad skatāmies, kas mums ir parādīts klasiskajos vākos ar klasiskajiem laika cikliem. Šeit mums ir 2,5 gadi, šeit mums ir 2 gabali ar laika intervālu pusgads. Rekur Zelenskis un blakus ir Stāmers. Kā mēs visi atceramies, tieši pēc tam, kad Zelenskis atbrauca no kurienes? No Trumpa. Viņš momentā aizbrauca pa taisno. Kur aizbrauca? Jā, viņš momentā aizbrauca uz Londonu. Un tad atbildam uz jautājumu, priekš kam Zelenskis brauca uz Londonu. Un šeit mēs redzam interesantu lietu, saucas UK-Ukraine 100 Years Partnership Declaration. Un tur īstenībā varam izlasīt ārā paiešu maliņā. Un tur perfekti ir izlasīts, ka visi minerāli un tā tālāk jau ir pārdoti Londonai. Tā kā viss atbilst prognozēm, lietām, un Trumps izskatās jau to zināja, ka viss ir notirgots, tāpēc sākumā es sapratu, viņi piedāvāja tur 250 miljonu, pēc tam 300 miljonu, pēc tam 5 miljonu, un beigās taisām tur triljonu projektu, miljarda projektu, blablabla. Un jo bija jau skaidrs, ka viss jau ir notirgots, un tas, kas tur mums bija, tas bija pietiekami labs šovs. Kā mēs zinām, Zelenskis ir šovmens, Trumps ir šovmens, tikpat labs, līdz ar to uztaisīt globālu šovu, un pasauli par to runāja veselu nedēļu. Nu ko, cerams, ka patiks, liekiet laikus, komentējiet, mēģināšu atbildēt uz jautājumiem, bet priekšā ir ļoti daudz, kas vēl interesants, domāju, ka tuvāk laikā būs ne tikai šis vien video. Nu ko, līdz nākamajai reizei, čau!